Tātad mēs sāksim, Krusta kungs, ar jums. Lūdzu. Sveiki! Pirmkārt, vēlos teikt lielu paldies tiem, kas jau šobrīd šo raidījumu skatās. Tas ir ļoti labs pirmais solis, bet es ceru, tas nebūs pēdējais solis, jo izvērtēt, salīdzināt un skatīties, tas ir tieši tas veids, kā mēs varam iegūt labu pārvaldi. Tāpēc es nelasīšu priekšvēlēšanu programmu, jo to ir iespējams izdarīt arī internetā, jūs arī to darīsiet. Nedaudz par manīm. Esmu students, tieši šobrīd beidzu šo universitāti, kurā es atrodos, Lauksaimniecības universitāti. Paralēli es vadu organizāciju Kreisie patrioti. Tā ir ekonomiska rakstura organizācija, kas nodarbojas ar likumprojektu izstrādi un esošo likumprojektu analīzi. Savas gaitas es uzsāku kā visu Latviju biedrs, tas bija kādus 4 gadus atpakaļ. Es arī dibināju šīs spēka nodaļu, bet to pametu es pavisam nesen, šogad vai pagājušo gadu. Tam pie iemeslu bija tas, ka tur notika izmaiņas. Par piemēru, pirmo reizi man centās izslēgt par to, ka es strikti iebildu pret garantētā neapliekuma minimumu samazināšanu, pret ko šobrīd strikti iebilst Pasaules banka. Tāpat tās cīņa noslēdzās ar eiro. Mēs centāmies darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai kopā ar kolēģiem, lai novērstu eiro ieviešanu, bet tas diemžēl bija nesekmīgi, jo lēmums, ticamāk, mūsuprāt, nāca vai no Briseles vai no Maskavas, līdz ar to mums tur cerība nebija. Par mūsu sarakstu 80% no mūsu kandidātiem ir vecumā līdz 29 gadiem. Tie ir jaunieši. Tas ir tas pirmais gads, kad nāk šī barikāžu paudze. Un es ceru, tas nav pēdējais gads, un mūs, piemēram, sekos arvien vairāk jauniešu, lai cīnītos pret šo padomju savienības to elitu, kas joprojām ir palikusi. Līdz ar to šie jaunieši nav vienkārši bez mazai no ielas savākt, tā ir laba komanda. Tie ir juriskonsulti, tie ir skolotāji, tie ir uzņēmēji un ekspertētāji. Tā ir ļoti laba komanda. Mēs esam neatkarīgi no 5 Saeimas brāļiem, neatkarīgi no politbiznesa un neatkarīgi no šīs elites. Atšķirībā no varbūt mūsu viesiem citiem, kur, piemēram, Jānis Eglīts ir atkarīgs no Karīnas Putniņas, par to pretī saņemot, piemēram, priekšsēdētāja vietnieka amatu un citus amatus. Karīna Putniņa savukārt bijusī tautpartieti, kas šobrīd reģiona aliansē atkal vienojās ar visiem šiem bijušajiem tautpartiešiem un pirmo partiju. Tad vēl ir sadarbība. Sadarbība ir startēja no Latvijas ceļa satelīta platformas. Kandidāts gan es nezinu, tur tikai viens Latvijas ceļa cilvēks. Vienotība vadošā partija, mēs esam opozīcija, mums būtu vairāk vai mazāk skaidrs. Par mūsu programmu. Pirmkārt ir jāsaprot, par šiem 20 gadiem Baldonas infrastruktūra ir pārvērsta trupās. Līdz ar to nebūs viegli un populistiski ceļa, lai problēmas atrisinātu. Tas būs ļoti smags, vairāku domas sasaukuma uzdevums. Bet mēs esam nobrieduši sāk strādāt. Mēs esam nobrieduši atjaunot Baldonas sanatoriju. Krustkungs. Papildinot iepriekšējos runātājus, es gribu uzsvērt to, ka video patiešām bija redzama tā pati problēma, bet viņai jāpieiet nedaudz saknēs. Saknes ir tādas, kad iepriekšējā valdība, visi iepriekšējā gadi ir pavadīti tā, kad ir bijuši šī uzturēšana. Praktiski ir bijis tas, ko liek darīt. Respektīvi, tas, kas likumos ir noteikts, tas tiek darīts, respektīvi, tur pilsēta uzturēta kārtībā. Tas tie ir darbi, ko var izdarīt apmācīts pamatskolnieks vai vidusskolnieks. Tas ir tas vecās padomu nomenklatūras šī kultūra, kad es daru to, kas man ir, uzlikts darīt. Bet ar to nedrīkst apstāties. Ir jābūt lieliem mērķiem, ir jāiet uz infrastruktūras uzlabošanu. Šeit noteikti jāminas sanatorija, kas šobrīd ir praktiski drupās, un būs nepieciešams mūsu vairāku domas sasaukuma uzdevums, lai nopietni pie šīs problēmas strādātu. Tālāk komunikācija. Tas neaprobežos tikai mājaslapu. Protams, mājaslapa būtu gan jāuzlabo, bet šeit nav runa tikai par mājaslapu. Runa ir par to, kas viņā ir un cik viegli atrodam informāciju. Piemēram, ja es šodien un vakar pirms nākšanas šo raidījumu vairākas stundas pavadīju meklējot informāciju par tāmēm, kuras man interesēja, un es viņas tā arī neatradu, tad tas liecina par to, ka kaut kas ar šo informāciju nav kārtībā. Tas ir līdzīgi kā Pasaules bankas, kad informācija slēp valdībā, līdzīgi tad arī slēp viņu šeit. Un šī te komunikācija būtu jāmaina. Tālāk par... Jā, es atvainojos, man jūs ir jāpārtrauc, jo mums laiks ir gandrīz beidzies, un man ir jāsaka jums visiem 4 paldies. Acīm redzot, jūs varat sastrīdēties vien, konstatējot, jūsu partijā ir 6 vietas Baldonas domē. Nav jau gluži tā, ka ir tikai Putniņa kundze ar savējo bijusi. Paldies Mārtiņam Krustam, Jānim Eglītim, Edmundam Valentim un Kārinai Putniņai. Kā vienmēr es pilnīgi apolitiski saku, lai jums veicas. Paldies.